Lai saprastu, kāpēc šāda regula ir tapusi, īsumā izstāstīšu, kas vispār ir siltumnīcas efekts. Tātad, jo ir augstāka ķermeņa virsmas temperatūra, jo tas izstaro elektromagnētiskā starojuma veidā siltumenerģiju. Ja Saules virsmas temperatūra ir 5200 grādi, tad Zemes virsma ir daudz vēsāka, zem 26 grādiem. Līdz ar to Saule savas ļoti augstās virsmas temperatūras dēļ izstaro īstermiņa starojumu. Jo ķermeņa temperatūra ir zemāka, jo viņa izstarotais enerģijas viļņa garums ir augstāks. Zeme izstaro arī enerģiju, bet ar daudz garāku vilni. Mūsu planēta klājātmosfēra, kurā ir dažādas gāzes, gan ūdens tvaiki, gan oglekļskābā gāze, metāns, slāpekļa dioksīds, tas viss veido mūsu atmosfēru. Un šīs gāzes, viņas sauc par, viņam ir kopīgi iezīme, viņas ir siltumnīcas efekta gāzes. Kāpēc viņas tā sauc? Jo to starojumu, ko izstaro Saule, viņas ļoti viegli laiž sev cauri. Un savukārt to garo viļņu starojumu, ko izstaro Zeme, šīs gāzes aiztur un atstaro atpakaļ uz Zemi. Līdz ar to, uz pāris piemēriem aprakstīšu. Venērā ir ļoti blīva atmosfēra, tur ir ļoti daudz šo siltumnīcas efektu gāzu. Līdz ar to tur ir ļoti izteikts šis siltumnīcas efekts. Un pateicoties šīm gāzēm, kas ir Venēras atmosfērā, siltumnīcas efekts paaugstina par 500 grādiem planētas virsmas temperatūru. Marsā ir pretēja situācija, tur atmosfēra ir ļoti plāna, šo siltumnīcas efektu gāzi ir ļoti maz. Līdz ar to šis siltumnīcas efekts ir ļoti neliels. Tikai par 5 grādiem šis efekts paaugstina Marsa virsmas temperatūru. Zeme, kā jūs noprotat, ir kaut kur pa vidu starp šīm abām planētām, un siltumnīcas efekts uz Zemes paaugstina virsmas temperatūru par 33 grādiem. Līdz ar to nodrošinot to, ka mūsu vidējā temperatūra uz Zemes ir plus 15 grādi. Ja nebūtu šī siltumnīcas efekta mūsu planētu klātu ledus, mums būtu -18. Tātad mēs droši varam pateikties siltumnīcas efektam par šo skaisto pavasara dienu un par to, ka mēs uz šīs Zemes varam baudīt tik komfortablas temperatūras apstākļus. Bet kas notiek, kad paaugstinās šo siltumnīcas efekta gāzu līmenis atmosfērā? Saules starojums paliek nemainīgs, savukārt starojums, ko mūsu Zeme raida atpakaļ kosmosā, samazinās, jo šīs siltumnīcas efekta gāzes to aiztur. Rezultātā Zeme izstaro mazāk enerģijas, un šī enerģija uzkrājas Zemes klimata sistēmā. Lielākā daļa okeānos. Un sākas globālās sasilšanas process, Zemes virsma kļūst siltākā. Te var redzēt, ka šajā grafikā tātad parādīts, kā ir pieaudzis oglekļa CO2 daudzums atmosfērā un kāda ir vidējās temperatūras anomālija. Ir paņemts atskaites periods 1960. līdz 1980. gads, tātad šis periods, un ir tā sarkanā līnija parāda temperatūras anomāliju, par cik temperatūras ir bijusi augstāka vai zemāka salīdzinot ar šo atskaites periodu. Un kā redzam, tā anomālija ir vien lielākā, ar katru gadu augstāka mums ir temperatūra salīdzinot ar šo atskaites periodu. Savukārt, CO2 daudzums arī ar katru gadu pieaug. Tā gaiši zilā līnija ir līdz 60. gadam nebija veikti mērījumi par CO2 līmeni. Kā šī līnija ir noteikta, Antarktīdā veicot ledus urbumu, un tad zinot ledus slāņa vecumu, izmērot, cik šai ledus slānī ir ieslēgts daudz oglekļskābās gāzes, tad noteica, kāds ir bijis šī laika periodā
CO2 līmenis atmosfērā. Līdz ar to, kā redzat, pirms 100 gadiem tīrā gaisā bija 300 ppm vienības oglekļskābās gāzes. Šodien tās ir 400. Tātad būtiski diezgan strauji pieaug CO2 līmenis atmosfērā. Un CO2 ir viena no vispopulārākajām, viszināmākajām siltumnīca efekta gāzēm. Tieši tāpēc šī gāze tika izmantota, lai mērītu globālās sasilšanas šo efektu, angliski global warming potential, ļoti bieži droši vien ir redzēts saistēms GVP. Tātad oglekļa dioksīds ir izvēlēts kā šī GVP mērs. Un tātad viņš salīdzina siltumenerģijas daudzumu, ko aiztur kādas gāzes masa, kuru mēs mēram, salīdzinot ar to, ko aiztur tāda pati CO2 masa. Un tātad līdz ar to oglekļa dioksīda GVP ir 1, un, piemēram, metānam ir 30, tas nozīmē, ka metāns aiztur 30 reizes vairāk siltuma nekā CO2. Te var redzēt dažas populārākās gāzes, kas tiek izmantotas kondicionēšanā, un, kā jūs redzat, vispopulārākā, ko līdz šim mēs izmantojām, R410A, kas visos kondicionieros freon sistēmās vai REF sistēmās tika izmantota, vairāk kā 2000 reizes lielāks GVP, jeb globālā siltumnīcas efekts lielāks nekā oglekļskābai gāzei. Tad nav brīnums, kāpēc šī direktīva ir tapusi. Ja, ko šī direktīva tāda nosaka? Viņa direktīvas ir regulas mērķis, te ir arī viņas numurs redzams, tātad mērķis ir līdz 2050. gadam, lai Eiropa kļūtu par pirmo klimata neitrālo un bezpiesārņojuma kontinentu. Tātad ļoti ambiciozs mērķis, un kādas ir pamatprasības? Tātad kondicionieros, split tipa kondicionieros ar augstu maģentu, ja ir tā freona ietilpība mazāk par 3 kg, šī prasība jau ir stājusies spēkā šo gadu. Jūs nedrīkstat izmantot augstu maģentu, kuram ir GVP lielāks par 750. Tātad jau 410 vairs nedrīkst izmantot sistēmās, kur augstu maģenta ir mazāk par 3 kg. Savukārt, kondicionieros split ar jaudu līdz 12 kW, tur prasība stāsies 29. gadā spēkā, un prasība ir daudz stingrāka. Tur jau daudz ierobežotāks šo gāzu sastāvs, ja jūs paskatīsieties uz šo tabulu, tur ļoti maz ir gāzu, kas derēs 29. gadā. Lielākās split sistēmās, tur ir prasība drusku mīkstāka, tātad 750. Te es vēlos uzsvērt, ka split, kas ir split, tas nav tikai split kondicionieris. Jā, tas ir arī šīs regulas izpratnē, arī vai REF sistēma ir split sistēma. Tā ir jebkura sistēma, kurā ir sadalīts freonā iekšējais bloks un ārabloks. Tātad kondensators un iztvaikotājs. Un tālāk vēlāk jau 33. gadā arī lielajām sistēmām jau stingrākas prasības būs spēkā, tātad GVP mazāks par 150. Ūdens dzēsēšanas sistēmām. Tātad ir sistēmām līdz 50 kW, tātad salīdzinoši nelielām sistēmām no 27. gada GVP mazāks par 150 un lielākām sistēmām GVP mazāks par 750. Un sistēmu ražotājiem, ražojot šodien vai projektējot sistēmas, ko ražot nākotnē, izvēloties kādu šo augstu maģentu, izvēlēties jāņem vērā šādi apstākļi. Gan GVP skaitlis, gan ODP skaitlis, tas ir ozona noārdošais efekts, kas bija, piemēram, 22. freons, kas sen jau aizliegts, ļoti noārdīja ozonu, tāpēc arī viņš ir šodien aizliegts. Tātad šis faktors jāņem vērā. Ir uzliesmojamības, jeb degšanas klase, toksiskums,
cilvēkiem, jo daļa no šīm gāzēm ir indīgas. Termodinamiskās īpašības, jūs varat paņemt ļoti labu gāzi no GVP viedokļa, bet viņa ļoti sliktas termodinamiskās īpašības un sistēma būs neefektīva. Ja? Un tāpat arī kompresoru ražošanas tehnoloģijas pieejama. Šobrīd, lai izpildītu daļu no šīm prasībām, vēl nav pieejami tādi produkti, lai izpildītu prasības, kas būs spēkā 29. vai 33. gadā. Nu, protams, jāņem vērā arī augstummaģenta izmaksas un var saražot ļoti labu sistēmu, jā, bet viņa maksās neproporcionāli dārgi, vai nu pati iekārta vai viņas montāža, jā, līdz ar to arī tas ir svarīgs faktors. Kā piemērs ir daļa gāzu ir sprādzienbīstamas, piemēram, R32 freons. Viņš izpilda GVP prasības, ir pieejams VRF sistēmas ar šo augstummaģentu, bet viņš ir sprādzienbīstams, kas nozīmē, ja jums pa visu māju ir izvilktas šādas caurules, tad jums katrā telpā ir jāliek kaut kādi devēji, kas monitorē noplūdi. Pretējā gadījumā, tas ir jau bijuši Latvijā, paldies Dievam, ne, bet vispār ir bijuši gadījumi jau, kas noveduši pie sprādzieniem un cilvēku bojājas. Tātad ļoti daudz sarežģītas problēmas, kas jārisina. Kāda mums šodien ir tendence, ka mazās sistēmas tiek ražotas uz R290, tiek uz propāna bāzes, un lielās sistēmas uz R454 bāzes. Tā tas notiek šodien. Redzēsim, kāds attīstīsies nākotnē. Šeit ir kopsavilkums tam visam. Es šo prezentāciju visiem, kas ir pieregistrējušies, nosūtīsim elektroniski un ieliku šādu slaidu, lai jums vienā slaidā viss ir redzams vienā vietā. Kas ir būtiski, ko šai slaidā vēlos pateikt? Pēdējā kolonna, Operation Stop, nav ierobežots. Tātad tās sistēmas, kuras ir izbūvētas vai kuras tiks izbūvētas tuvākajos gados, ja spēkā esošās likumdošanas eksploatācijas laiks nav ierobežots. Jums šobrīd nav kaut kāds datums, līdz kuram jādemontē visas sistēmas, kas ir uz 410 freonu. Kamēr sistēma dzīvo un kalpo, tikmēr viņa savu mūžu drīkst nokalpot. Tā, un tālāk pārējiem par šo regulu īsumā viss, ja ir kādi jautājumi, varat uzjautāt šī brīdī vai kafijas pauzē. Tālāk pāriesim pie jau dzesēšanas sistēmām. Vispirms apskatīsim dzesēšanas jaudas aprēķinu. Kāpēc tas ir svarīgi? Uz to, kādus freonus izmantot un ražotāji kādus saražos un piedāvās kompresorus, lielas ietekmes mums uz to nav, bet mums ir ietekme, cik daudz šī freona mēs savās sistēmās izmantosim, cik efektīvi mēs šo sistēmu uzprojektēsim. Līdz ar to ir jāveic pēc iespējas precīzi jaudas aprēķini. Un ļoti bieži tādos nelielos objektos, kā dzīvokļos vai privātmājās, tiek izmantots ļoti vienkāršots aprēķins, vai nu pēc platības, visi zina droši vien teicienu 100 vati uz kvadrātmetru. Līdz ar to, ja tas pavisam vienkāršots aprēķins, nedaudz kā precīzāks aprēķins ir tilpuma metode, kad 40 vati uz 1 kubikmetru telpas, ja, kas ņem vērā ne tikai grīdas platību, bet arī griestu augstumu. Pēc šīs metodes sanāk, piemēram, telpai ar 3 metru griestiem, sanāk nedaudz lielāks jaudas patēriņš ir uz 50 kvadrātmetriem 6 kW. Bet mēs iesakām tomēr veikt precīzu dzesēšanas jaudas aprēķinu. Ko tas ietekmē? Tas ietekmē gaisa kondicionēšanas sistēmas, jo precīzāk jūs aprēķināsiet, jo labākās izmaksās jūs trāpīsiet, teiksim, nebūs šīs kaut kāds pārmērīgas rezerves, par kurām klientam jāsamaksā. Jūs iegūsiet efektīvāku sistēmu, jo precīzāk viņa būs piemeklēta, jo viņa darbosies
efektīvāk, līdz ar to ar augstākiem sezonālajiem energoefektivitātes rādītājiem. Jūs nodrošināsiet jūsu klientam termisko komfortu un sistēma būs maksimāli efektīva, maksimāli draudzīga videi. Tātad šis GVP būs labā līmenī un arī dzīves cikla izmaksas būs labā līmenī. Par tām arī vēl nedaudz pastāstīšu. Kas ietekmē šo dzesēšanas jaudu? Es domāju, jūs ļoti labi to zinat, gan ārgaisa parametri, gan to, cik kārtējīgi jums ir svaigajā gaisa, gan kādas ir prasības uz šo siltumu komfortu, cik daudz ir siltuma izdalījuma telpās. Un ir milzīgas atšķirības atkarībā no tā, ko jūs projektējat. Kāds ir telpas mērķis, piemēram, datu centros var būt 30 kvadrātmetru siltuma, dzesēšanas jaudas nepieciešamība. Savukārt dzīvojamās ēkās vai birojos ir 50 līdz 100 vati. Birojos tur var būt vairāk, arī līdz 200. Ir sporta zālēs arī līdzīgi zem 200 kvadrātmetriem. Un tālāk nedaudz par ārgaisa temperatūru un mitrumu. Tātad te ir tā, kā ir izmainījusies ārgaisa temperatūra kondicionēšanas sezonā, vasaras sezonā, kas ir jūnijas līdz augusts. Te mēs arī redzam, ka te paņemti Polijas dati, bija prezentācijas autoram, bija pieejami ļoti precīzi dati par šo reģionu. Tātad Polijā, ieskaitot kalnu reģionus, vidējā temperatūra. Tātad, ja mēs paskatīsimies no 1980. gadu vidus, sākas diezgan nepārprotami iet uz augšu. Faktiski bija, ja 80. gadu vidū bija nedaudz virs 16 grādiem, tad šodien tas jau ir virs 18. Tātad vairāk kā 2 grādi vidējās temperatūras kāpums ir. Ko nosaka normatīvi? Te ir paņemti arī Lietuvas normatīvi, kas nosaka, kādai ir jābūt dzesēšanas aprēķina gaisa temperatūra un mitrumam priekš dzesēšanas jaudas aprēķiniem ar varbūtību 98%, ka šādi parametri netiks pārsniegti. Tātad te ir vairākas pilsētas Viļņā. Uz vidēju diagrammas uzreiz atlikt punkti ir tātad Viļņa, Kauna, Virši, Klaipēda. Ja? Jūs redzat, ka reģioni ir dažādi, bet plus mīnus visur ir vienāda entalpija, aptuveni 54–55 kilojouli. Latvijā ir ļoti līdzīgi šie parametri, jo, piemēram, Virši vai Klaipēda, tas ir jau arī ļoti tuvu Klaipēda iejūras reģioniem, Virši, Vidus Latvija. Savukārt, kā ir praksē? Piemēram, Lietuvā šādu punktu izmanto jaudas aprēķiniem. Tas ir entalpija būtiski lielāka, 64. Latvijā nedaudz mazāks, 27 grādi 60% mitrums, kas atbilst entalpija 61. Un Igaunija, labi, tur ir nedaudz vairāk uz ziemeļiem, jā, bet viņi diezgan precīzi trāpa šajā entalpijā 55. Tātad jau šeit ir neliela dzesēšanas jaudas rezerve, tātad ar kaut kādām rezervēm nelielām mēs jau projektējam. Bet kā būtu pareizi izvēlēties šo aprēķinu temperatūru? Tātad vai nu pēc šīs klimatiskās normas, tur ir atkarībā no objekta svarīguma, ir vai no 90% varbūtība vai ar 98% varbūtība, ka šādas temperatūras netiks pārsniegtas. Un obligāti vienošanās ar pasūtītāju, ja? Jo man ir bijis praksē, kad man prasa, lai visas iekārtas būtu piemeklētas uz šādu punktu, 35 grādi un 60%. Ja jūs redzat, vairāk kā 2 reizes jaudīgākas iekārtas būs nekā, ja mēs pieņemam kaut kur aprēķinu temperatūru un mitrumu šajā punktā.
Protams, ja tur ir kaut kāda strateģiski militāra vai nezinu kāda ražošana, kuru nedrīkst apstāties nevienos apstākļos, varbūt, ka tas arī ir pamatots, bet tur ir, tā ir jūsu diskusija ar pasūtītāju, vai ir pamatots šāds tik liels jaudas pārtēriņš sistēmas aprēķināt. Tālāk nedaudz par svaigo gaisu. Ja? Tātad mums svaigo gaisu mums nepieciešams atdzesēt un nodrošināt 3 iemeslu dēļ. Pirmkārt, gaisa cilvēku elpošanai. Ja? Tur ir normatīvi atkarībā no tā telpas pielietojuma. Ja? Vidēji ir 25 kvadrātmetri, ja ir minimāla fiziskā slodze. Pasīvkals ieskat 30 kvadrātmetrus cilvēku pieņemt. Es zinu, ka bieži tiek rēķināts birojos laikam 50 kubikmetriem uz vienu cilvēku stundā. Otrais ir noņemt piesārņotājus. Tātad gaisā ir dažādi piesārņotāji organiskie savienojumi. Un trešais ir noņemt lieko mitrumu. Tā ir saucināšana. Par mitrumu mums ir atsevišķa lekcija par basēnu telpām. To šeit es nekavēšos, bet tā ir viena no funkcija, kāpēc veikt gaisa apmaiņu telpās. Un par ārā gaisu, ja telpā nav šo veselībai kaitīgo piesārņotāju un tehnoloģija ļauj iesakam izmantot recirkulāciju. Apskatīsim šādu piemēru. Ja ir ārā gaisa ar piemēram, jums ir pasūtītājs uzdevis projektēt uz šādiem parametriem 30 grādi ārgaisa temperatūra un 50% mitrums, tātad entalpija 64. Jūs veicat dzesēšanu līdz punktam 2, ja, tur liela daļa arī mitruma kondensējas. Un telpā ir siltuma izdalījumi, kuri uzsilda šo gaisu atpakaļ līdz nepieciešamajiem parametriem punktā 3. Tātad kopā jūs esat patērējuši enerģiju 30 kJ uz kilogramu, lai atdzesētu šo gaisu līdz punktam 3. Savukārt, ja jūs recirkulētu visu šo gaisu, lai no punkta 3 atdzesētu atpakaļ uz punktu 2, tad šajā diapazonā jums ir nepieciešami tikai 12 kJ. Tātad, ja jūs 100% recirkulāciju izmantotu, būtiski mazāk būtu enerģijas patēriņš. Un tātad, kā jūs varat samazināt izmaksas un klientam izdarīt labāk, jūs varat pieņemt 27 grādi un 50%, piemēram, to aprēķina temperatūru un dzesēt gaisu no punkta 4. Savukārt, jā, jums būs par 25% mazāk dzesēšanas sistēma. Un tajās dienās, kad šie gaisa parametri tiks pārsniegti, tātad būs gaisa entalpija lielāka nekā 27 grādos un 50% mitruma, tad tajās dienās jūs pielietosiet recirkulāciju daļēji. Un ļoti labi šī sistēma strādā tādos lielas upatūras telpās, piemēram, sporta centros, tirdzniecības centros, ļoti veiksmīgi šo var pielietot un būtiski samazināt investīcijas kondicionēšanas sistēmā. Okay. Tātad par telpas siltuma komfortu, ja, no kā tas ir atkarīgs? Pirmkārt, no gaisa temperatūras. Tad jums jānodrošina, lai vasarā telpās būtu gaisa 24 līdz 26 grādi temperatūras diapazonā. Un tāpat siltuma komforts atkarīgs no aklimatizācijas spējas, jo organisms nevar ļoti ātri pielāgoties straujām temperatūras izmaiņām. Un pētījumi liecina, ka cilvēks aklimatizējas par 1 grādu apmēram 10 stundu laikā. Šos pētījumus daudz veids aviācijas nozare, jo viņiem piloti lido un atkal lido un ļoti bieži mainās šīs klimatiskās zonas, kurā viņi uzturas, līdz ar to ir nogurums un diskomforts šīs aklimatizēšanās dēļ. Līdz ar to arī pie mums, ja jūs esat vieglās vasaras drēbēs, ieejot ļoti stipri atdzesētās telpās, jūs jutīsiet diskomfortu un ilgstoši uzturoties varat arī saaugstēties.
Tāpat siltuma komforts atkarīgs no temperatūra atšķirības starp ārtelpu un iekštelpām. Un arī ir pētīts, ka nevajadzētu šai temperatūras starpībai pārsniegt 6-7 grādus. Ja, un ir ieteikums, tad, kad ja ārā ir augstāka temperatūra nekā plus 27, uzturēt kondicionētajās telpās temperatūru par 3 līdz 5 grādiem zemāku nekā ārpēc temperatūru, un cilvēki jutīsies komfortabli. Tāpat telpas siltuma un komforts ir ļoti atkarīgs arī no gaisa mitruma. Te ir neliels tāds grafiks, ja, kurš parāda to diskomfortu, jeb veica zonu, kad cilvēks sāk justies diskomfortā. Un jo gaisa temperatūra ir, jo gaisa mitrums ir augstāks, jo pie zemākas temperatūras šis diskomforts iestājas. Un jo augstāks gaisa, jo karstāk gaisa cilvēks var viegli panest. Kas ietekmē kondicionēšanas sistēmas dzēsēšanas jaudu? Protams, tie ir telpas siltuma izdalījumi. Ja? Tur ir gan no saules, gan no apgaismojuma un cilvēkiem tehnoloģiskiem procesiem būtiski no blakus telpām. Ja? Viena objekta ietvaros infiltrācijas, un ir arī ļoti svarīgs papildus faktors ēkas akumulējošās īpašības. Tas ir spēja uzkrāt un izdalīt siltumu. Piemēram, ļoti sliktas akumulēt, faktiski nav nekādas akumulācijas vieglajām ēkām, kas ir betona karkas ar stikla fasādēm. Šāda konstrukcija ļoti maz akumulē siltumu. Savukārt, cits piemērs, kaut kāda vecs klosteris vai tāds viduslaiku ēkā ar piezām vēlējiem pagrabiem. Mums pašiem ir piemērs, kad mēs rīkojām semināru. Varbūt nebija tik daudz cilvēku, bet ap 60 cilvēkiem bija seminārs 3 stundas, nebija ventilācijas un kondicionēšanas vasarā un nebija pakārsta. Tās maisās sienas ļoti labi tika galā ar mūsu siltuma izdalījumiem. Un svarīgs ieteikums ir veikt siltuma izdalījumu aprēķinus, dzēsēšanas jaudas aprēķinus katrai ēkas telpai. Ko jums tas dos, ko jums tas ļaus? Tas ļaus izmantot pīķa slodzes nevienmērīgumu, jo var būt tā, ka vienās telpās jums no rīta vajag vairāk augstuma jaudas, dzēsēšanas jaudas, pēcpusdienā citās telpās. Dažādos laikos, līdz ar to jūs to visu sasumējot varat izvēlēties āriekārtu ar mazāku kopējo dzēsēšanas jaudu. Piemēram, ja jums no rīta vajag vienā telpā 5 kW, bet otrā 2, bet pēcpusdienā otrādi, ja, tad jums abās telpās jāliek dzēsēšanas kasete 5 kW, bet ārā iekārt jūs varat nelikt 10 kW, jūs varat ielikt 7, ja, jo sasumējot tās pīķa slodzes kopā, jūs varat uz to ietaupīt. Otrais, tas jums ļaus izmantot siltuma atgūšanu kondicionēšanas sistēmā. It sevišķi pavasarī, rudenī, bet mūsu klimatiskajā zonā arī ļoti bieži vasarā. Ir dažādas pieejamas tehnoloģijas, gan 3x sistēma, gan ūdens siltuma sistēma. Par tām būs prezentācijas otrā daļā pēc kafijas pauzes, bet tātad ir tehnoloģijas, kas var lieko siltumu no vienas telpas novadīt uz citu telpu, kurā tieši šis siltums ir vajadzīgs. Jā, jūs varat izvērtēt un pamatot savam klientam, ka ir lietderīgi izmantot free-cooling sistēmu. To jau teicu, jā, var samazināt šīs sistēmas izmaksas, palielināt efektivitāti. Un, samazinot izmērus, palielinot efektivitāti, protams, ka jūs uzlabojat draudzīgumu videi, jeb ekoloģiskumu. Aprēķinus, dzēsēšanas jaudas aprēķinus ļoti daudzi izmanto Excel kaut kādas sagatavas, bet ir arī profesionālas programmas, IDAIS, piemēram, Somija, Igaunijā ļoti plaši izmantota programma, un ļoti iespējams, ka tuvākajā laikā arī
caur mums varēs iegūt šo programmu tiem, kuriem tas būs nepieciešams. Mēs gan varēsim iedot programmu, gan arī veikt apmācības. Tas ir tāds mūsu nākotnes plāniņš. Vēl ir Career izstrādāta Hub software programma, tā man liekas, pat ir bezmaksas. Labi, tālāk pārējām pie konkrētām sistēmām. Pirmo apskatīsim ir VRF sistēma. Ļoti visiem jums labi pazīstama sistēma sastāv no ārā bloku, telpas blokiem un savienots ar caurvadiem, reigarotiem. Un kas ir būtiski, šī sistēma darbojas kā vienota, integrēta sistēma. Tātad jums obligāti ir jāizmanto ārā bloki un telpas bloki no viena un tā paša ražotāja. Vienas un tās pašas paudzes. Jūs nevarat, ražotājiem, piemēram, ir kaut kādi vecie modeļi, jaunie modeļi ļoti bieži neiet kopā. Viena un tā pati paudze jāizmanto. Arī automātika tieši no šīs sistēmas jāizmanto. Ja, un tāda nianse, ka VRF sistēma ļauj katram lietotājam veikt individuālu enerģijas patēriņu uzskaiti, bet tā nav absolūti precīza. Tā ir aptuvena, jo šī uzskaita tiek caur kompjuteru aprēķināta. Viņa nav precīzi nomērīta. Kas ir svarīgi? Ko svarīgi zināt projektējot VRF sistēmas? Ir svarīgi ievērot sistēmas līdzsvarošanu, balansēšanu. Kā jums šķiet, kurā stāvā ir vispareizāk uzprojektēt VRF sistēmu? Vai var redzēt tik tālu? Ir versijas. Kā lūdzu? Trešajā stāvā. Jā, bet es esmu atzīmējis ar dzeltenu, jo, kā redzat, uz pirmā atzarojuma ir divas kasetes vienā atzarojuma pusē un četras kasetes otrā atzarojuma pusē. Tātad, ja mēs pieņemtu, ka tās kasetes, kas ir pa kreisi, ir piemēram pa 5 kW, bet tās, kas ir uz otrā atzarojuma pa 2,5, jā, tad ir ļoti labi līdzsvarot sistēmu. Bet, ja visas kasetes vienādas jaudas, tad nav pilnīgi ideāli. Šeit ir pilnīgi nepareizi, jo ir no pirmā atzarojuma aiziet viena kasete un tālāk 4. Jā. Tādā veidā jāizvairās projektēt. Savukārt pirmajā stāvā ir vispareizāk sabalansēts, ir pilnīgi vienāds kasešu skaits abās atzarojuma zarvas. Kas vēl svarīgi zināt projektējot VRF sistēmas, ir ražotāji noteikti maksimāli attālumi un augstuma atšķirības. Tātad ir jāievēro gan augstuma starpība, tāda drīkst būt starp ārā blokiem un telpas blokiem vai starp pašu augstāko, pašu zemāko ārā bloku. Tāpat jāievēro trašu garumu, maksimāli trašu garumi. Jā, tur ir gan maksimālais kopējais trases garums, gan trases garums no pirmā sadalītāja. Tas viss ir jāievēro, lai sistēma pareizi strādātu. Un, ja nevar panākt ar vienu sistēmu, to tad nākas sistēmas sadalīt, tur lavierēt tā, lai šie nosacījumi tiktu izpildīti. Kāda ir labā ziņa? Tā kā atlases programma jums iedod visu nepieciešamo informāciju, un arī, ja jūs mēģināsiet saprojektēt ar pārsniedzot šos garumus un attālumus un augstuma starpības, tad arī sistēma signalizēs, ka nav labi. Atlases programma signalizēs, ka vajag kaut ko mainīt. Bet kādi ir izējas dati, ko jūs dabūjat no programmas, ko iegādātājs jums iesniedz, tad, kad jūs lūdzat viņam aprēķināt šādu sistēmu? Tātad ir specifikācija visām iekārtām, gan veidi, gan skaits, freona caurvadu specifikācija, garumi, diametri, līkumi, daudzumi, diametri, freona sadalītājiem, referento veidi, daudzumi, un, kas svarīgi, arī cik daudz papildu freona sistēmām nepieciešams uzpildīt. Un arī kabeļu specifikācijas, gan
ar sarkanu atzīmēt ir barošanas kabeļi un ar zilo komunikācijas kabelis. Un te ir, ja ievērosiet, tātad ārā bloks ir savienots ar pirmo tuvāko telpas bloku, un tālāk katrs bloks savienots ar katru nākamo. Visa sistēma savienota tādā kā kopīgā tīklā, un lai visi bloki savā starpā komunicētu un sistēma darbotos. Tas ir tātad labās ziņas pie projektēšanas, ka jūs ļoti daudz informācijas varat dabūt jau no iekārtu piegādātāja, kas jums palīdz projektēšanā. Kas ir svarīgi montējot šādu sistēmu? Svarīgi ir zināt vienu principu. Šķidruma līnijas caurļautā daļa freona jau ir izlaikojusies. Līdz ar to attēlā var redzēt, tātad caurulē ir šķidrs freons, bet jau neliela gāzveida freona frakcija. Un, lai nodrošinātu to, ka katrs bloks telpā saņem pietiekami daudz šķidrā freona, jāievēro daži noteikumi. Saprotat, tajā freonā, kas ir gāzveida stāvoklī, enerģiju viņš vairs nenes. Enerģiju freons rada izlaikojot. Tātad tas freons, kurš jau ir izlaikojis, enerģiju jau ir atdevis. Tātad jums jāpiegādā uz katru bloku tieši šķidrs freons. Lai to nodrošinātu, pirmkārt, tika oriģinālajie beidgabali jāizmanto freona sadalītāji. Otrkārt, tie obligāti jāmontē horizontālā stāvoklī. Tad šādā veidā. Ja jūs samontiesiet šādā veidā, tad uz augšējo atzarojumu aizies tikai gāzveida freons un bloki, kas pieslēgti pie šī atzarojuma, nefunkcionēs labi. Tātad vēl montējot ļoti būtiski ir ļoti augstas kvalifikācijas speciālisti vajadzīgi, kuri zina, ievēro visus attālumus, ir rokas grāmatās noteikti attālums starp diviem sadalītājiem, starp sadalītājiem līkumu, tas viss ir jāņem vērā. Bet visbūtiskāk ir nodrošināt tīrību lodēšanas laikā. Ja te jūs redzat piemēru, kā izskatās lodējums, kurš ir veikts vienkārši atmosfērā, ja? Bet pareizi ir lodēt slāpekļa atmosfērā. Te man ir arī eksponāts, kā izskatās izgriezts no esošas sistēmas viens veidgabals, kurš ir lodēts bez slāpekļa. Jūs varat paskatīties gan šeit apkārt, gan iekšpusē, cik daudz ir piedegumu visādi, kas piesārņo sistēmu. Var paskatīties. Tā, bet savukārt šādi izskatās pareizi lodējums slāpekļa atmosfērā. Vēl ir būtiski un ieteicams katras darba dienas beigās uzlikt sistēmu pabeigto posmu uz spiedienu 40 bāri. Pirmkārt, jūs nodrošināt, ka šī sistēma ir noslēgta un viņā nenokļūst piesārņojums, kad darba laiks. Otrkārt, jūs no rīta atnākot varat pārbaudīt, vai ir šie 40 bāri vai nav. Ja ir, tad viss kārtībā, turpinam darbu, ja nav, jāmeklē noplūdu. Jo, ja jūs salodēsiet ļoti garu sistēmu, kur nebūs beigās hermetiska, ļoti dārgi būs atrast šo kļūdu. Elektroinstalācija, ja, to jau es teicu, tātad jānodrošina šī digitālā komunikācija, visi bloki jāsavieno savā starpā. Bet kas ir būtiski, barošanas kabeļus un komunikācijas kabeļus nedrīkst likt vienā penālī vai vienā caurulē, lai nebūtu komunikācija traucējumi. Par šiem freona montāžas kvalitāti mums ir reāls objekts, kur samontētas ļoti dārgas iekārtas no ļoti zināmas dārga ražotāja, ļoti liela sistēma. Un īsā laikā jau 16. pieteikums, tieši šonedēļ, pat 16. pieteikums jau uz sadītušu kompresoru. Tikai viena iemesla dēļ, ka ir piesārņota trase, un šis piesārņojums nokļūst kompresorā un sabojā kompresoru. Tātad tas nav
tas nav kaut kas nebūtisks. Freona sistēmas šis ir ļoti būtisks punkts. Īsumā par freona sistēmām tas bija. Tālāk pārējām pie ūdens sistēmām. Ūdens dzēsēšanas sistēmas galvenā sastāvdaļas ir tātad dzēsēšanas iekārtā, chillers, iekštelpu bloki, fankoili un caurvadība un balansēšanas vārsti. Kādas ir šīs sistēmas galvenās priekšrocības? Elastīgums. Tātad jūs varat izvēlēties sistēmas elementus no dažādiem ražotājiem, dažāda dizaina, dažādu paudžu, dažādu cenu līmeņu. Ja, jūs nesat ierobežoti, jums nav jāizvēlas no viena ražotāja, gan chillers, gan telpu bloki, piemēram. Pat pultis jūs varat izvēlēties, jebkuras, kurām jums labāk patīk dizains un funkcionalitāte. Nav ierobežojumu caurļotu garumiem, nav ierobežojumu augstumu starpības, nekāds netiek ierobežots. Un šeit jau ir iespēja katram lietotājam ļoti precīza enerģijas patēriņa uzskaite. Un šeit ir viens sistēmas piemērs ar mainīgu ūdens plūsmu, kas sastāv tātad no chillera, dzēsēšanas iekārtas, ar akumulācijas tvertni, cirkulācijas sūkni, pretvārstu. Tātad tas nodrošina, ka šajā mazajā lokā ir nepārtraukta ūdens kustība, lai šī iekārta neaizsaltu. Ir balansēšanas vārsti šo abu sūkņu plūsmu regulēšanai. Ir mainīgās plūsmas sūknis, ko kontrolē jau ar sistēmas spiedienu, un šim sūknim ražība ir varbūt no 5 līdz 100%. Un ir apvadvārsts šeit ABQM no Danfosa piemēram, kas nodrošina minimālo plūsmu jau lielajā lokā, un regulējošie vārsti pie katra fankoila, kas regulē ūdens plūsmas daudzumu, atbilstoši jaudas pieprasījumam, un šos vārstus jau regulē no pults vai no PMS sistēmas, un šie vārsti arī, viņiem ir otra funkcija, viņi automātiski balansē plūsmas. Ja, par šiem vārstiem tad pie Danfosa pārstāvjiem droši varat pauzēt, pieiet un iegūt papildus informāciju. Kādas ir priekšrocības, ja mēs izmantojam ārā dzēsēšanas blokus, jeb chilleri, nevis vienu lielu iekārtu, bet kaskādi? Ja, mēs varam panākt augstāku sezonas efektivitāti, vidējo sezonas enerģijas efektivitāti, pateicoties tam, ka ir daudz kompresoru un atkarībā no nepieciešamības ieslēdzās viens vai vairāki, respektīvi daudz jaudas pakāpju. Sildīšanas režīmā ir plus tāds, ka jums ir šī funkcija nepārtraukta apture, jeb angliski continuous heating. Sistēma pati nodrošina, ka dažādos laikos bloki aiziet atkausēšanas režīmā un pārējie bloki tikmēr turpina ražot siltumu. Un sistēmas uzticamība, jo arī automātika seko līdzi, lai būtu vienmērīgs visu kompresoru darba resursu sadalījums. Nav tā, ka pārsvarā darbojas viena iekārta, pārējās tikai strādā dežūra režīmā. Nē, tā galvenā iekārta. Kompresors, kurš strādā, visu laiku mainās, tā lai visiem būtu vienāds jautas sadalījums. Un jums ir iespēja elastīgi kontrolēt šo sildīšanas un dzēsēšanas jautas. Jūs varat sasniegt kaskādē aptuveni līdz megavatam siltuma vai līdz megavatam augstuma. Ja, tāda ļoti liela sistēma var sasniegt vienā kaskādē un izmantot viņu ļoti plašā diapazonā, panākot to, ka, piemēram, uz 10% jūs varat efektīvi izmantot šo sistēmu kaut kādos pārējais brīžos. Un kā balansēt šādu sistēmu ir divi varianti. Ja jums ir visādi bloki ar vienādu jaudu, tad jūs varat izmantot Pichelmann cilpu, bet ja jums ir dažādi jaudas bloki, protams, jūs varat
izmantot arī balansēšanas armatūru. Kas ir svarīgi projektējot ūdens sistēmu? Jums ir jāveic aprēķini minimālais ūdens sistēmas tilpums dzēsēšanai. Kam tas ir vajadzīgs, ko tas ietekmē? Tātad tas samazina ūdens temperatūras svārstību sistēmā. Jo lielāks ir sistēmas tilpums, jo lielāks viņa akumulējošās īpašības un stabilāka temperatūra. Un šis sistēmas tilpums jums nodrošina minimālo laiku starp kompresoru ieslēgšanu un izslēgšanu, jo katram kompresoram ir noteikts minimālais laiks. Ja viņš ir izslēdzies, viņš nevar ieslēgties ātrāk kā pēc noteiktā minūtē. Ja? Pretējā gadījumā viņš sāk slēgties iekšā ārā, ļoti ātri viņš būs sabojāts, jo pēc kompresora izslēgšanas jāpieiet noteiktam laikam, lai tur eļļas attiek atpakaļ, un tikai tad viņš ir gatavs ieslēgties atkārtoti. Ir formula, kā aprēķināt šo sistēmas tilpumu, un viņa atkarīga ir, protams, no čillera jaudas, no šī laika, ko jau minēja, no jaudas līmeņiem, vai tur ir viens vai vairāki kompresori, on-off vai inverters, un arī no histerēzes, kādā amplitūdā jums šī temperatūra ar kādu precizitāti jāuztur. Un izmantot šo formulu, jūs ļoti vienkārši varat aprēķināt, cik lielam jums jābūt kopējam sistēmas tilpumam. Bet tajā tilpumā ietilpst viss, ne tikai akumulācijas tvērta, tur ietilpst viss ūdens, kas ir caurvados, kas ir fankovados, viss kopējais. Un ja jums sanāk, ka pēc aprēķiniem ūdens daudzums sistēmā mazāks par nepieciešamo, jums jāizmanto papildus akumulācijas tvērta. Bet mūsu pieredze rāda, ja ir sistēmā invertora kompresors vai vairāk invertora kompresori, parasti pietiek ar esošu ūdens daudzumu sistēmā un papildus akumulācijas tvērta nav vajadzīga. Bet aprēķini ir tomēr jāveic tā, paļauties uz to, ka gandrīz nekad nav vajadzīgi un nevajadzētu. Bet vēl labā ziņa, kad mēs šo aprēķinu varam veikt jūsu vietā, kāds ir šis, un pateikt jums priekšā, kāds ir mūsu piedāvāto iekārtu minimālais sistēmas tilpums, tā ko jums par to jums atliek tikai pajautāt. Savukārt, ja šī sistēma tiks izmantota ne tikai dzēsēšana, bet arī apkurei, tad ir noteikti vajadzīga akumulācijas tvērta, jo kam tā ir vajadzīga apkuras gadījumā? Pirmie divi punkti ir tieši tādi paši kā dzēsēšanas gadījumā, bet ir trešais un būtiskākais punkts nodrošināt siltuma paderi siltumsūkņa attausēšanas laikā. Un šeit ir ļoti vienkāršots aprēķins. Tātad, ja jums ir chillers, ja dzēsēšanas iekārta ar invertoru kompresoru, akumulācijas tvērtnē jābūt 12 litri uz 1 kW no nominālās siltumsūkņa jaudas, nevis no jūsu projektā paredzētas, bet tieši no nominālās. Un, ja tas ir on-off kompresors, tad divreiz lielākā akumulācijas tvērtnē. Kas ir svarīgi zināt pie ūdens sistēmu montāžas, tas ir jādara kvalificētiem darbiniekiem, santehniķiem, kur, teiksim tā, salīdzinot ar freona sistēmām šī kvalifikācija nepieciešama augstākā. Īsumā izstāstīju par abām sistēmām, tagad salīdzināsim vienu konkrētu piemēru. Tad mēs aprēķinājām vienu un to pašu ēku, divas sistēmas ar freonu, VRF sistēmu un ar chilleri ar fankovedam. Tātad sistēmā bija 19 tieštelpu bloki, kopējā dzēsēšanas jauda ārā blokiem nedaudz atšķirās, bet tas atšķirās tikai tāpēc, ka šī jauda, pēc kataloga datiem ir atšķirīga, bet jebkurā gadījumā dati ir ļoti tuvi. Bet pašas būtiskākās atšķirības ir izmantotais augstumaņēns. Chillerim ir R32, VRF sistēmai R410.
augstuma aģenta daudzums čilerī, ka ir 22 kg, VRF sistēmā 62. Un atceroties, ko pirms brīža stāstīju par GVP, tad milzīga atšķirība GVP rādītājā. Ja čilerim GVP rādītājs 14,500, tad VRF sistēmai 130 000. Kā redzat, ļoti būtiska atšķirība. Un vēl svarīga atšķirība ir energoefektivitāte. Ūdens sistēma tērē mazāk elektroenerģijas eksploatācijas laikā. Un vēl būtiska atšķirība ir sistēmas cena. VRF sistēma ir uzbūvēta lētāk par 30 000. Šī gadījumā mums tādas sanāca 120 000 VRF sistēmai, 150 000 par jaunas sistēmai. Kādi ir galvenie secinājumi? Tātad par 20% lētāk mazāk investīcija VRF sistēmā, bet kādi ūdens sistēma patērē par 26% mazāk elektroenerģijas. Un, ja pieņemam, ka sistēma tiek izmantota gan sildīšanai, gan dzēsēšanai visu cauru gadu, ja elektroenerģija vidēji maksā 20 centi, tad 6 gados šī cenu starpība, ko investējat vienā vai otrā gadījumā, tie 30 000, atmaksāsies 6 gados. Bet ko jūs iegūstat? Jūs iegūstat vidē draudzīgāku sistēmu ar 9 reizes mazāku globālās sasilšanas potenciālu. Tā, piedāvāju uztaisīt 20 minūšu pauzi, kuru laikā varat apskatīt